Sveicināti, mani dārgie skatītāji! Šodien mēs sākam 24-25 kvadru sezonu. Ilgajā laikā mēs esam uzkāpis arī uz kvadrcikla. Mods esam nolicis maliņā. Šodien uztaisīsim tādu nelielu mazu testa braucienu. Bez dubļiem, vairāk asfaltiņš pa pilsētu, kaut kur mežiņš. Ilgi nebrauksim. Kā teikt, iesildīsim kvadrciklu turpmākai kvadru sezonai. Šī rudens sezona būs diezgan interesanta. Interesanti ar to, ka visi gan jau dzirdējuši un ļoti daudz dzirdējuši mēdījos, ziņās par to, ka ir izsludināts raganu medības. Tagad policija ķers visus kvadristus un enduro motociklistus. Un šodien izmēģināsim, kā tā būs mums pašiem. Mēs aizbrauksim uz degvielas uzpildes staciju, vēl kaut kur pabrauksim. Apskatīsimies, kā policija reaģē uz kvadrciklu, kurš nav reģistrēts, kuram nav nekā. Brauksim mierīgi, centīsimies nepārkāpt noteikumus, ja tu brauc normāli. Bet šai te kvadru un moto ķeršanai baigi aktualizējušies ir pašvaldības policisti. Protams, ne jau pa visu Latviju, bet cik noprotu vairāk Rīgas pusē. Tur es saprotu, daudzi kvadristi ar motociklisti braukā pa kāpām, pa sūnām. Mēs īstenībā, es un arī pārējie mani čomi braucēji, mēs principā tā kā necenšamies braukt pa vietām, kur nevajadzētu. Jā, mēs braucam pa mežiem, bet tur pārsvarā ir iemītas takas. Braucam pa dubļiem, pa pļavām, bet tas pārsvarā ir, teiksim, elektrolīnijas aizsargjoslā, kur vienkārši viss ir uzrakts. Tur nav ne ceļa, nav nekā pilnībā. Kaut kur jau mums ir jābraukā. Kur tur brauc tāds slīgums. Katram taču savu joslu. Redz, tur kā cilvēki atpūšās, staigā pa Dubkalnu karjeru. Te jau kāds braukā, protams, ka braukā. Hop, 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 hop. Kāds jau te ir iesildījis rasīt. Skatos, te arī kāds ar traktoriem braukā. Pasakiet, pa šādu nevar braukāt, vai tad? Negribot, brauksim parībā, mierīgi, mierīgi. Centos būt klusi. Bērna. Labi, aizbrauksim uzpildīties uz Tīnušu cirkuli. Mēs parasti lejam 98. Arī šodien.
Paņēmu tikai 20 eiro līdzi. Galvenais nepārliet. Tā neriskēsim. Citādi vajadzēs pēc tam te formēt kaut kādu vēl kredītu. Tā, uzpildījāmies. Aizbrauksim līdz karjeram vienam. Labi, brauksim atpakaļ. Vecais, labais karjers. Pamēģināsim, kā tagad brauc augšā pa šī tāda kalniņa. Easy. Tā, kas man ar stūrs pasprināt, ir normāli. Lēnām jātaisās uz māju pusi. Būšu atklājis kvadru sezonu. Īstenībā diezgan vēlu. Parasti vienmēr jau kaut kādā septembrī. Bet, siltā sezona bija tik ilgi silta, kad gribējās izbaudīt labo laiku ar motociklu. Uztaisīsim vienu līkumu cauri. Aizbrauksim līdz Dobelniekiem, gandrīz tur, kur Dobelnieka ceļš sāks līdz turienei un atpakaļ. Un tad varētu mājās laist. Nezinu, vai jūs dzirdējāt, nedzirdējāt, ka bļāv pie 130 km nostrādā ierobežotājs. Tas ir apgrieziena ierobežotājs un neļauj ātrāk braukt.
Biju plānojis aizbraukt pie viena cilvēka, kurš man varētu šito izlabot. Pusi. 7, 6. Kaut kur nepilna 8 uzkāp. Tagad gan mājās braucam. Ja tu brauc ar plikiem, šīm cimdēs ar rokas salst. Būs jāliek virsū pie ziemas maisa. Un šodien plāns ir aizbraukt pēc otra fintrēla, kurš būs tāds kā izējamais. Tad ko riskēsim izbraukt ar centra. Vajag jau speciāli uzprasīties negribas. Tās riepas jau labi pasauli driftē. Turpina video. Kā jau pa dienu teicu, šodien bija jāizbrauc Siguldu pakaļ jaunam fintrēlam, ko varētu pa dubļiem augt ar kvadraciklu. Šādi izskatās. Tā paņēmu šitādu jaku, kamuflāžas gaišajos toņos, arī biksītes. Jā, fintrēli. Šitie, principā, viss ir ūdens izturīgi apģērbi priekš kvadrciklu braukšanas. Papildus paņēma arī cimdus. Parasti braukāju ar cimdiem, kas vairāk krosam paredzēti enduro. Augstajā periodā gribās arī kaut ko bišķi siltāku. Tāpēc paņēmu 3 veidus. 1 veids, 2 un 3. Mazāk siltāks, silts un ļoti silts. Principā šie te pirmie cimdi, šie skaitās vienkārši celtnieku cimdi, ja, bet tādi Latvijā nav pieejami, vismaz es neesmu redzējis. Ja. Viņi ir ļoti elastīgi, ar viņiem var diezgan labi arī turēt rokas stūris un arī spaidīt pogas un arī, protams, ar otru roku šo te gāzes īkšķi spaidīt. Ja. Diezgan ērti, jūtumi ir silti un arī ūdens izturīgi. Jātestē. Tad nākamie redzam tādi gumijoti, tādi paši kā iepriekšējie, bet viņi ir siltāki, to var just pēc biezuma, gumija, ūdens izturīgi, bet viņi ir tādi robusti, ja? Ar viņiem grūtāk būs stūrēt, bet silti. Tas svarīgākais, ka tu mauc pa ūdeņiem un tā tālāk, tev ir galvenais siltums. Ja tu ar kvadrciklu esi, tur kaut kādas 11 stundas dienā, ja? Un tie arī ir kaut kādi celtnieku cimdi, kas nav Latvijā pieejami. Pēdējie ir šādi cimdi. Tie skaitās Nīderlandes vai Dānijas ugunsdzēsēju cimdi, ko izmanto ugunsdzēsēju. Viņi ir silti, varam redzēt tādu kaut kāda āda, ja. Tāpat laikā vizuāli neizskatās, bet viņi arī iztur ūdeni. Ar viņiem, protams, tā braukšana ir tāda krietni grūtāka, ja. Viņi tādi ļoti tādi, stingri, robusti, bet svarīgākais jau ir siltums un ūdens izturība. Un šos cimdus pirms pirkšanas pārdevējs man teica, ka es droši varu izmēģināt, iebāzu roku ūdenī, turēju, kādu laiciņu, vairākas minūtes un bija krūti. Izmēģināsim visus šos te cimdus un uztaisīšu video ar atsauksmēm.